Tā, nu labi. Tad arī sāksim. Tad arī sāksim. Nu, šis ir tāds tā kā oficiālais sākums mūsu projektam fotokārtība. Un es no sirds apsveicu visi, kas jau esat šajā projektā, un no sirds priecājos par visiem, kas vēl mazliet domā un mazliet šaubās. Tā, pagaid, man bišķi jāsamaina izskats. Tā, tuliņās, un šitā būs labāk. Tā, un tāpēc es šodien pastāstu, ko un kā mēs darīsim. Nu, tā kā ievadu nodarbība, es nerādīšu lekciju, bet īstenībā vairāk tiešām par to visu projektu, kāpēc mēs to visu darīsim, ko mēs iegūsim rezultātā, tādu burkāniņu es jums iedošu, ko mēs varam zaudēt, arī mazu pātadziņu. Un tad no jums priekšu tā, priekš tiem, kas nezina, es tā ļoti ātri pastāstīšu, kas es esmu. Ja? Mani sauc Dace Šķirbante. Es esmu digitālās kārtības eksperte un arī iedvesmotāja. Es tā izdomāju, ka es varu saukt sevi arī par iedvesmotāju. Un es kārtoju digitālos fotoarhīvus, albumus, bibliotekas jau 7 gadus. Gana daudz es izgāju cauri, tāpēc es domāju, ka es droši varu saukt sevi par ekspertu. Un noteikti, ka Latvijā iespējams, ka zinošākā. Nu, es nezinu, es tā pieļauju, kad nevienu jūs tik daudz, cik es esmu izgājis cauri par fotografiju glabāšanu, kārtošanu un telefonu kārtošanu. Droši vien, ka neatradīsim. Tā kā, ja ir jebkādi jautājumi, visi nāk pie manī. Un par ko šis projekts tātad ir? Galvenais mērķis, ko mēs gribam visu projektu laikā dabūt, ir savākt vienkopus mūsu digitālo foto un video biblioteku. Lai tā ir droša, lai tā ir pārskatāma, lai tajā viegli orientēties un lai mums ir ērti ar to visu, kā tas ir. Tātad pirmkārt, viena vieta. Tūlīt pag izslēgšu mikrofona, kam te ir. Tā. Jā, tātad pirmkārt mums bildēm gala rezultātā ir viena konkrēta mājvieta, kurā mēs pēc tam visu, kas mums ir vajadzīgs, mēs ļoti ātri, ļoti efektīvi un ļoti vienkārši atradīsim. Ja? Un tas viss būs drošībā, jo skatāmies, ja šobrīd mūsu bildes glabājas dažādos datu nesējos, es jau no jums dzirdu, no tevis dzirdu, kad telefoni mēdz salūst, vecie datori pēkšņi vairs nestrādā. Visiem čau, kuriem vēl ir kompaktdiskos bildes, pamāju blokas, kurām vēl ir kompaktdiskos. Tie jau, čau, jā, Laila. Tie jau vispār ir tā kā aizvēsture, un ja mēs tuliņ viņus nedabūsim no turienes laukā, tad tās visas smukās kāzu bildes pirms cik tur tiem gadiem, jā, uzņemtās, ja kādam tādas vēl ir, tad principā gandrīz jau var aizmirst. Ja? Un, ja pirmkārt tās visas atmiņas glabājās tiešām aizvēsturiskos datu nesējos, nu, mums ir ļoti, ļoti liels risks, ka mēs viņus pazaudēsim. Tāpēc mums ir mērķis viņus savākt drošā vietā. Un otrkārt tā drošība ir tāda, ka mēs projekta beigās taisam rezerves kopiju, kas garantē to, ka ja mums ir tas viens ārējais cietais disks, kas arī var salūst galu galā, tad mums ir otra kopija, lai atmiņas ir drošībā. Un tas ir tāda dubulta drošība. Ja? Amerikā vispār saka, ka vajag 3 vietās būt visām bildēm, bet man liekas, ka mums jau būs labi, ja mēs to visu nodulēsim 2 vietās. Un nu, kas ir tas, ko mēs varam zaudēt? Ja mēs, tā kā tie, kas vēl šaubās, vai ja kāds vēl domā, ka, nezinu, nu, tā kā šoreiz vairs nav laika, vai kaut ko tādu, ka nu, kā mums ir šobrīd? Vai mēs varam atrast to, kas ir vajadzīgs? Cik ir bijis tā, ka mēs scrollējam, nezinu, sagribās kādu bildi atrast un paskrolējam telefonā, neatrodam, varbūt, ka kāds meklē savos tur datoros vai cietajos diskos un neatrod. Nu, reāli mēs viļamies par to, ka tās bildes tomēr nav atrodamas, mēs viņas neatrodam. Tad šis ir tas, ko mēs cenšamies likvidēt. Ja? Pastāstiet vēl, ko jūs zaudējat? Kas mums ir? Pārpildīti telefonu mākoņi. Kuram ir pārpildīti telefonu mākoņi?
beigās saprot, ka ir atrast pārāk sarežģīti. Jā, tas ir tieši tā. Ir vēl kādam, kam ir pārpildīti telefoni vai mākoņi, kad beigās mēs maksājam par mākoņiem krietni vairāk, nekā mēs varētu maksāt. Ir taču, vai ne? Es šobrīd maksāju par mazāko mākoni, kas ir minimums, bet man visu laiku bļauj, ka man jāpalielina, un es principāli nepalielinu. Bet, es varētu palielināt, bet es redzu, ka tas problēma neatrisinās. Jā, principā tas problēma tieši tā, kā tu saki, neatrisina, ja? Un tas, ka mēs palielinam to mākoni, tas ir vieglākais risinājums, bet viņš tiešām neatrisina problēmu, jo, mēs varam ņemt lielo mākoni, arī terabaitīgo, un tiem, kas beigās grib, lai visas mūsu bildes ir pieejamas no jebkuras vietas, un lai tā drošā glabātuva ir mākonis, mēs ņemam lielo terabaitu mākoni, attiecīgi par viņu maksājam, bet viņā ir struktūra un kārtība. Nevis tā kā ir tagad, ka mēs vienkārši ir tas mākonis, bet pirmkārt jau tur visu laiku, kā man kamera kustās, pirmkārt jau tur visu laiku bļauju, ka vieta piepildās, ja, un šitās te, realitātē tāpatās mēs tur neko nevaram atrast, ja. Un, ja piepildās telefons, ko mēs darām? Asja, ko tu dari, kad tev piepildās telefons, es tev redzu? Tā kā man piepildās telefons, tad es palielinu atmiņu, nopērku jaunu. Un es īstenībā, man ir atsevišķs stāsts par to visu, bet šobrīd es dotu to brīdi, kāpēc es esmu šeit, jo es ilgu laiku man viņš visu laiku arī kliedza, ka pilna atmiņa man bija pa 3 eiro mēnesī, kas ir šis tarifu plāns. Un man bija beigās tā, ka es gribēdam iztīrīt šo te no mākoņa, salikt uz datoru tās visas fotogrāfijas. Man beigās sanāca tāds ķīsēlis, ka es nesaprotu, kas man ir uz telefona, kas man ir mākonī, un es netieku galā. Man ir kaut kā centās kopijas tām bildēm. Un beigās es esmu pirms dažām dienām paņēmusi šo te lielāko maksājumu, lielāko plānu, bet es arī ieliku šajā kursā, jo es gribu beidzot sakārtot. Jo es neesmu gatava maksāt 10 eiro mēnesī, un man ir tāda nedrošības sajūta, kas man notiks ar tām bildēm, jo vienā brīdī var viss izbeigties, un es gribu tomēr sakārtot. Man ir šīs te nepieciešamība tāda. Jā, jo tu, starp citu, es atceros pagājušajā lekcijā, tu biji, un mēs vienojāmies beigās, ka tev vajag palielināt mākoni, lai tur viss nosinhronizējas, bet ka nākošais uzdevums ir no tā mākoņa visu dabūt uz to cieto disku. Ja, un tas arī ir tas, ko mums ir jāizdara, jo beigās tiešām tikai ar mākoņu palielināšanu tu vienkārši maksā vairāk, bet jēgu jau no tā visa un labumu neiegūst. Vēl kāds var padalīties ar to, kas jums šobrīd ir par to lielāko, ko jūs šobrīd zaudējat ar to, ka tās bildes nav vēl joprojām sakārtotas? Pārējiem nav kameras ieslēgtas, bet droši padalieties, ja kādam ir ko pateikt. Jo Inga teiksi, ja? Tikai ieslēdz mikrofonu. Nesanāk? Mikrofons nav. Tā, pagaidi, kas tur ir? Tu uzspiedi uz ekrāna, kamēr tev parādīsies tā mikrofona zīmīte. Man šķiet, ka tev tā vajag, tu esi no telefona, ja? Kaut kas ar settingiem, Inga. Jā, bet tu man esi jau projektā iekšā, ja? Vajag gribēt dzirdēt, kas tur īsti ir ar tevīm, ja? Jo šitas ir zūmiņš arī ar to, ka es tiešām gribu saprast, kas mums ar tiem telefoniem, datu nesējiem notiek, kur ir tā sāpe, jo viens ir tas, ka es viņu veidošu tādu ļoti interaktīvu. Es esmu novadījusi jau 3 iepriekšējos kursus, kur saucās sakārto savu fotoarhīvu,
Bet nu, es esmu gana daudz mācījusies ar to, ka nevar vienkārši bliest savu saturu uz priekšu, ka es visu laiku sekoju atgriezeniskai saitei. Un atkarībā no tā es arī veidoju vēl papildus klāt kaut kādus materiālus. Ja? Un tieši ar to arī ir unikāls šis projekts, ka atrast informāciju par to, kā sakārtot fotogrāfijas, mēs varam internetā paskatīties, un tur ir ventās kaut kādas programmas, kuras tev bildes ātri un veikli sakārtos. Tur ir, nezinu, datorā pasaka izdzēst tur duplikāts ar šito programmu, izdari to, izdari šito. Bet realitātē, tad, kad mēs sākam to darīt, tad izrādās, ka tur lielākā daļa no tām visām programmām vai instrukcijām, viņas īstenībā nestrādā tā, kā mēs tā varētu cerēt, ka viņas strādās. Un es esmu veltījusi 7 gadus šobrīd, lai es testētu neskaitāmas programmas. Un es visu pārbaudu uz sevī, es meklēju instrukcijas. Piemēram, es uzreiz saskaros ar kādu problēmu, es viņai meklēju risinājumu. Tātad, ja mēs kārtojam šo visu fotobiblioteku kopā, ir skaidra schēma un sistēma, kā mēs to visu darām, bet beigās kaut kādā brīdī mums visu laiku ir kaut kāda aizķeršanās, ja? Inga, es redzu, ka tu tiki, ja? Pateiksi? Jā, var dzirdēt tagad, ja? Jā, super. Man kaut kas bija ar privacy, kaut kādiem settingiem. Jā, es tikai gribēju pateikt, ka jā, es arī nopirku lielāku to cloudu tagad, jo viņš man visu laiku brēca. Un tad es jau toreiz teicu Ogrē, ka es biju to klātienes, to tikšanos, Jā. ka es to visu vēl, tās visas bildes vēl esmu Gmailā kaut kādā storage'ā tur nodublējis. Un beigās man ir tā, ka man arī e-pasti vairs nenāk. Un visam vēl pa bonusu man ir viens Apple tas dators Mac. Un man liekas, ka es arī tur esmu visu atmiņu uzkāru. tā, ka es gribētu saprast, kā es varu droši no visu tā atbrīvoties, bet, protams, uztaisot to zelta kopiju. Vai tas vispār ir iespējams? Jā, vai tas vispār ir iespējams? Tas ir. Tiešām tas ir iespējams, jā. Jo es ar daudziem tiekos arī uz individuālajām konsultācijām, un es redzu, kā notiek, ja mēs saglabājam vienā, otrā mākonī pārkopējam uz datoru vienu reizi, tad neizdzēšam, tad drošības pēc visu to pašu un vēl mazliet otru reizi. Un šitādā veidā mums veidojas tie duplikāti tā, ka nežēlīgi daudz. Tāpēc to visu var sakārtot. Jo duplikāti ir tas, ko mēs pārkopējam, it kā drošībai, bet tās vienas un tās pašas bildes, bet viņas tādas haotiski ir, ka tu beigās jau nesaproti, kuras tev tur ir pārkopētas, kuras nav, un tie 2 mākoņi, pieņemsim, mums ieslēgtie kādam drošībai, ja ir rezerves kopija, piemēram, uz OneDrive un uz Gmail vai uz iCloud, 2 mākoņi arī absolūti nav vajadzīgi. Un tāpēc, bet mēs jau baidamies to visu izdzēst, tāpēc, ka, tur ir kaut kas foršs. Tā ir. Es arī tādu mierīgu sirdi nevaru vienkārši izdzēst visu, kas man ir Gmailā, tā kā cerot, ka man viņš būs arī OneDrive, ja? Līdz ar to mūsu tas uzdevums, mēs no visiem šiem mākoņiem visu dabūsim laukā. Man ir sagatavotas, un es vēl turpinu gatavot instrukcijas detalizēt. Jums nav jābūt spečukiem digitālajās šajās visās lietās. Es katrai lietiņai parādu pogu pa pogai, kur mēs spiežam. Būs lietas, ko var darīt telefonā, būs lietas, ko mēs varam izdarīt datorā. Būs lietas, ko es pasaku, aizej tur, nospied tur, nezinu, 5 pogas, un tagad 2-3 dienas gaidam, ja? Saņemam tur kaut kādu e-pastu par to, ka mums atsūtītas bildes, tad mums vajag atzipot. Tas aizņem tik un tik laika, pieņemsim 5 stundas. Tu to vari likt uz nakti. No rīta skatīsies, kā tur viss ir gājis. Ja? Es pilnīgi katru lietu, ko es tev dodu, es esmu pārbaudījusi, notestējusi, varbūt, ka vēl 5 veidos un paskatījusies, vai nav vēl kaut kāds labāks risinājums, atradusi un izvēlējusies, manuprāt, pašu efektīvāko un vieglāko, un es tev iedodu vienkārši gatavu recepti. Ja? Un par to vēl šodien runājam, mēs baidamies, vai mums ir laiks, vai mēs to varēsim izdarīt.
Jā, tas prasa laiku. Nu, skaidrs, ka tās bildes, nu, viņas diemžēl, es nevaru pateikt, ka tev pietiks ar 5 minūtēm dienā, un pēc nedēļas viss būs sakārtots. Nu, es taču melotu, ja? Mums ir bišķi jāpastrādā, bet, kad es kārtoju citiem cilvēkiem arhīvus, pēdējie 2 arhīvi ir sakārtoti 2-3 dienās. Nu, tā kā no A līdz Z visu mēs esam paspējuši izdarīt 2 pilnās dienās pa 8 stundām. Bet tas, ka es saprotu, ka nevienam jau šeit nav laika veltīt, nu, tā kā nepārtraukti tās 8 stundas dienā, vai, nu, nezinu, jūs jau 2 dienās to varbūt neizdarīsiet, tāpēc, ka vēl jau nav arī tā roka tik ļoti labi piešauta, ja? Bet globāli mums nevienam nav laika to izdarīt, nu, tā kā no rīta līdz vakaram vairākas dienas, tāpēc es to visu sadalu mazos kumosiņos. Šodien izdarīsim to, rīt izdarīsim to, un es visu laiku gaidu atgriezieniskos saiti. Tātad ir visi materiāli, filmētās tādas instrukcijas, video, tie būs ievietoti mācību platformā. Ir Thinkific platforma, varbūt tas arī nav tik svarīgi, bet tā ir atsevišķa tāda platforma, kurā būs visi video instrukcijas skaidrojumi. Un plus vēl visām programmām, kurās mēs darbojamies. Viens ir tas, ka ir tas video, otrs ir tas, ka es esmu tādu špikeri uztaisījusi, lai tev, otrreiz, piemēram, darot to pašu, lai tev vairāk nav jāskatās tas video, bet tu vari paskatīties, man ir jāspiež tā, vai šitā poga, un vienkārši ātri izdaram to visu pēc tam. Tas ir uztaisīts tā, lai var izdrukāt. Daudz, kur ir rakstam iekšā, piemēram, cik tur kas ko aizņem, kas ir pārkopēts, kad ir pārkopēts, ja, lai mums pašiem paliek sev pieraksti, kurus ērti pēc tam izmantot. Jums bildes nāks klāt visu laiku. un mēs to visu sistēmu mēs izmantosim arī pēc gada, pēc 2. Varbūt pēc tam kaut kas mainīsies, ja, bet to visu mēs izmantosim arī vēlāk. Tā, Baiviņa stāst. Čau! Paldies tev par Zoomu, jo es uz taviem storijiem skatos, un es pat baidos viņus skatīties. Es ieraugu tavu sēnu, jā, Dievs, jā. Es vēl aizvien neesmu pieteikusies. Man katreiz liekas, ka, ja es nepieteikšos, man piemetīsies kaut kāds šitais te lāsts, un man viss pazudīs. Ja es nebūšu izdarījusi, tu man sapņos tur rādies. Bet man gribētos, un tāpēc paldies tev par Zoomu, bet man gribētos zināt, kas ir tā, var tā pateikt, gala rezultātā, kas būs, kur man tās bildes glabāsies? Kāds būs tas taustāmais rezultāts? Jā, tieši to es, starp citu, taisījos arī darīt, tāpēc es uzreiz arī to ķeršos klāt. Tas ir nākamais punkts, jā, ko es gribētu tieši tā. Tā, labi, es tad tūlītās arī nošērošu ekrānu. Tūliņās atradīsim. Tā. Tā tikai kā mums te ir skaņa. Slēgsim. Tā. Ir redzams mans ekrāns? Gan jau, ka ir, ja? Es tā ceru. Šitais ir failu pārlūks, un te ir pieslēgts mans ārējais cietais disks. Šeit, kā redzams, ir arhīvs no 2003. gada. Man šobrīd saglabāts, tātad tie jau ir 21 gads. Un tas ir 2003. gadā es esmu acīm redzot tikus pie pirmās digitālās kameras. Un man ir, es nezinu, vai paveicies vai kā, bet es visu laiku arī tās bildes. Starp citu, jā, man paveicās, tāpēc, ka vīram bija visādi tur aitišņiki un datu nesēji un cietie diski kaut kādi baigi launie. Un mēs tās bildes pie viņa tur arī sākumā glabājām, ja, un nebija jau tā doma, ka es esmu fotoarhīvu kārtotājs, ja. Bet galu galā ir 21 gads. Un cik viegli ir tikt klāt kaut kādām bildēm, jā, man viņas glabājas cietajā diskā, bet, teiksim, es nevaru pie telefona savu cieto disku pieslēgt un ātri tur atrast bildes, bet, starp citu, tā arī nav problēma, jo šobrīd šodien un vakar jau dzirdēju 2 piemērus, ka mēs nopērkam cita veida cieto disku, kurš ir mazāks nekā manējais un ātrāks, un kuru var pieslēgt telefonam. Un, ja tev ir svarīgi, ka tev ir tā, ka piekļuva telefonam, tad tu vienkārši nopērc bišķi glaunāku cieto disku, nevis HDD, labi, man viņš ir pieslēgts, es viņu neraustīšu, ja?
Bet bišķiņ galvenāk cieto disku. Un faktiski, ja tu gadījumā baidies no mākoņiem, tad tu vari arī viņu pieslēgt telefonam. Un tas ir baigi forši, ja? Un tad rezultātā, piemēram, man meita pagājušajā gadā skolā prasīja, viņa saka, māmu, ātri man atsūti bildes, mēs tur skatāmies bērnības bildes, man vajag kaut kādas, kur es biju maziņa, ja? Un man ir tik viegli, es pieslēdzu to ārējo cieto disku tajā brīdī, jo viņš arī nav visu laiku pie datora pieslēgts, viņam nav visu laiku jāgriežās. Bet tajā brīdī, kad tu to vajag, tu viņu iespraut tam datoram, un es eju mapīt pa mapītiem. Teiksim, es zinu, ka viņa ir piedzimusi 2010. gadā. Es atveru 2010. gadu, man ir visas mapītes pēc kārtas, un viņās globāli, piemēram, nav tur baigāka kārtība, ja? Bet es, piemēram, zinu, ka, marts 1. mēnesīts, ja? Uzlieku kaut kā, ka es viņu varu skatīties, paskatos, šeit ir dažas vienādas bildītes arī, bet es izdomāju, ok, šoreiz es viņai paņemšu to un citu bildīti. Skatos, vai man vajag 2. mēnesīti, vai man vajag nākošo gadu, un šādā veidā es izdomāju, teiksim, man vajag nākošo 5 gadu bilžu, es paņemu 15. gadu, paskatos, nezinu, kurā no šitajiem mapītēm varētu būt, piemēram, vai man vajag viņas dzimšanas dienu, ja? Es dzimšanas dienu zinu, ka ir 31. mārts, 5 gadi, un es, ļoti viegli, saka, minūtēs tieku pie tām bildēm, kas ir vajadzīgas. Tas ir tas, ka mēs, vienkārši aptuveni vismaz mēģinam saprast, kurā gadā, kurā mēnesī tā vajadzīgā bilde varētu būt. Jo, tagad nesen arī bija tā, ka, gribās atrast dzimšanas dienas bildi man klientē. Viņa saka, tas tur bija kaut kādā 13. gada dzimšanas diena. Un tu atver to 13. gadu un nav. Bet ok, tu paskaties 14. gada to pašu laiku, paskaties varbūt tur 15. varbūt 11. gadu, un izrādās, ka tas notikums, ko viņi meklē, bija tur kaut kāds 2 vai 3 gadus, citā laikā, ja. Bet zinot aptuveno periodu, tās bildes atrast ir ļoti viegli. Un tas, ko es pasaku, piemēram, man šeit arī ir vienādas bildes. Tas kadrs ir gandrīz vienāds. Un tas, ko mēs nedaram un ko es nesaku darīt nevienam, ir mēģināt tagad izvēlēties, kurš no šiem 5 vai 10 kadriem ir labākais. Jo mēs šajā projektā nepārskatām fotogrāfijas. Mēs tāds saturs, kas mums ir saglabāts, mēs ar viņu arī darbojamies. Un bilžu pārskatīšana, es zinu, ka daudziem ir tā tendence telefonos, tiešām, nezinu, 20 vienādām bildēm uztaisīt, un ka tās ir tādas diezgan briesmas ar tām telefonu galerijām un tām daudzajām līdzīgām bildēm. Bet tur es saku to, ka mums tomēr ir jāskatās, mums nevajag 20 vienādas bildes, jo to kadru uzņemšana, tas pēc tam šausmīgi apgrūtina, un pašam manuāli izvēlēties, kur ir labāk, noteikti, ka tas nav to vairs darīt. Ja? Tur noteikti, ka vajag izmantot kaut kādas mākslīgā intelekta programmas, kurus pēc tam jau varbūt, ka tad vai izdzēš liekās vai ko, bet šajā momentā mēs tās programmas neizmantojam, mēs atstājam visu, kā ir. Ja? Un tad rezultātā, man šķiet, ka tas ir ļoti viegli, bet man meita arī tikko izdomāja savā dzimšanas dienā. Viņa saka, ar māsītes kopā mums vajag atrast bildes tur no dzimšanas līdz šim brīdim, 14 gadi. Es viņām iedodu to cieto disku, viņas gan sēdēja ilgāk nekā 10 minūtes, jo viņām tur divi tā bija ļoti interesanti ar tām savām bildēm, bet viņas ļoti ātri un veikli atrada kolāžu uztaisīt, ielikt Instagramā, ja, kad mums vajag, ir redzams šis vai nav? Ja? Jo mums vajag tur no dzimšanas līdz šim brīdim, un tas ir tikko viņas piedzimušas, mēnesīs te kaut ko viņas atrada pa vidu divatā, un tas ir tikko, ja? Un uztaisa un ieliek tādu bildi, tas ir mirklis. Viņām tas prasīja bišķi ilgāk, tāpēc, ka viņām tur bija ļoti, ļoti interesanti un ļoti patīkami skatīties tās visas bildes, bet tā, teiksim, man atrast kaut ko ir 10 minūšu jautājums. Vai tas ir tas, ko jūs varētu gribēt? Ko pastāstat, Baibu, kur tu man esi? Man šķiet nereāli. Es esmu depresijā. Kur tu esi? Es esmu depresijā tagad. Pēc to var uztaisīt ātri, jo skaties, šeit man ir notikumi. Ja? Tos notikumus pēdējos gados īstenībā var arī netaisīt, jo tad, kad es kārtoju klientiem, tad ir tā, ka mēs pirms 10, 20 gadiem mēs visu vēl spējām kārtot. Bet katrs šitas te bija pa notikumiem.
Un tik jums kārtīgi, taču nevajag īstenībā. Tas jau ir pārspīlēts, tā ir mana profesionālā izvērtība. Ja? Bet, teiksim, pēdējie 4, 5 gadi ir jau tādi, kur cilvēkiem parādās ar vien mazāk to notikumu mapīšu pa vidu. Un, piemēram, man šeit pēdējos gados arī jau vairs ir tikai kaut kādas atsevišķas bildes no kaut kādiem fotogrāfiem atsūtītas vai kaut kāds ceļojums atsevišķs. Viss pārējais ir automātiski sakārtots. Tas viss, šitie mēneši ir vienkārši ar programmas palīdzību sakārtoti automātiski, te man vēl nav šis gads pārnests, te nav tik daudz to bilžu. Bija idejas, ka tur ir samests viss, kas ir tajā konkrētajā mēnesī. Un jums, visticamāk, jums būs lielākoties pēdējie gadi tikai vienkārši mēneši, un nebūs vairs tās notikuma mapītes. Kādam būs, kādam nebūs. Jo viņas var arī netaisīt. Viņi var vispār nekārtot par notikumiem. Labi, bet tie visi mākoņi, tas paliek paralēli, gan mākonis, gan cietais disks? Mākoni ir tā, ka mēs no tiem mākoņiem visas bildes, pagaidām to tās izšērošu laukā, stopšēru. Mēs no mākoņiem bildes glabājam arī uz to cieto disku. Cietais disks ir tā sākuma, tā mūsu galvenā mājvieta, uz kuru mēs to visu saglabājam. No mākoņiem, no telefoniem, no veciem telefoniem, no datoriem, no vecajām atmiņas kartēm, no visurienes. Ja, piemēram, šitādi temati mētājās, kas jau pārkupēti un atzīmēti, ka viņi visi ir pārkupēti. Ja? No visurienes un no kompaktdiskiem mēs to visu saglabājam. Un skaidrs, ka tur ir vesela čupa ar dublikātiem. Un tad ir dublikātu meklēšanas programma. Ir 2 meklēšanas programmas, kuras abas 2 ir bez maksas. Un mēs tos dublikātu meklēšanas programmas laižam, un tad mēs tos visu, kas ir dubultā, mēs izdzēšam. Jāsi. Mans jautājums ir par to, tieši par tiem dublikātiem, kā tu arī sāki runāt. Jo man līdz šim ir bijusi vienmēr baile, kāpēc es neesmu dzēsus ārā dublikātus, jo es nezinu, vai es atstāšu oriģinālo failu, jo man vienkārši arī nav saprašanas, kurš ir tas oriģinālais fails, jo citreiz man ir kopijas, man ir no WhatsAppa kaut kādas bildes, un šeit vairāk jautājums ir par to, vai tās programmas arī atšķir to oriģinālais fails, kas ir, vai ir tam vispār nozīme? Ar to arī beigsies mans jautājums, jo tās bija tas failas, kas ir līdz šim bijušas, un es tāpēc arī neesmu dzēsusi tās dublicētās bildes. Sapratu. Zin kā ir tā, ka, skaties, piemēram, ja tu no telefona pārkopē vienreiz vienas bildes, un pēc pusgada pārkopē visu vēlreiz to pašu, tad īstenībā viņi abi 2 ir oriģināls. Un tad ir pilnīgi vienalga, kuru tu no viņām izdzēsi, jo viņas ir pilnīgi vienādas. Bet tajos brīžos, ja, piemēram, ir, mani nevar redzēt, man tur nestabils internets, tikko rādīja, visu kārtībā. Bet tajos brīžos, tā kā mums ir kaut kādas atšķirības, pieņemsim, ka tev ir ar kameru bildētā fotogrāfija un WhatsAppā sūtītā bilde. Viņa jau vairs nav tāds identisks dublikāts, bet, piemēram, vienai būs lielāka izšķirtspēja, otrai būs kaut kāda sliktāka tā kvalitāte. Un tad jau mēs tajās, piemēram, programmās par tām atlikušajām bildēm, kas nav identiski vienādas, mēs viņām pasakam, tu iezīmē tagad dzēšanai visas bildes, kas ir ar mazāku kvalitāti. Un viņš automātiski iezīmē visu, kam ir tā sliktākā kvalitāte. Un labākais tev paliek. Neko vairāk tur īstenībā nevajag, jo tās bildes jau ir vienādas. Tā, tas ir ar tiem dublikātiem. Kādi vēl jautājumi mēs uzreiz rādam? Jā, bet tas, ko es rādu, mēs netiecamies uz perfekto kārtību. Tajās mapītēs tur var būt ļoti liels bardaks. Tur var būt 1000 ar bildēm, bet galvenais jau ir tas, ka viņas tev tur ir. Un tu zini kaut kādu periodu, un tu tajās visās 1000 tu atrod. Es tev parādīšu arī, kā skatīties tās bildes ir ērti, ja? Un tu atrodi, teiksim, es gribu to šoreiz, es gribu šito, un es gribu šito bildi. Arī priekš tā, ka mēs taisīsim fotoalbumus, droši vien kādreiz, ja? Jūs man pastāstīsiet, ko mēs gribam no tām bildēm uztaisīt, kāpēc mēs viņus vispār fotografējam, ja? Mēs, tā kā
Es zinu daudziem, ka ir šausmīgi grūti izdzēst. Bailēs pazaudēt tās atmiņas, jo, nu, kāpēc mēs fotografējam, lai saglabātu tās emocijas, kas ir bijušas tajās bildēs, lai neaizmirstu, jo nu, mēs neusticamies tai mūsu atmiņai, ka mums tās emocijas paliks, vai ne? Un pareizi darām, ka neusticamies, jo visu, kas ir bildēs, ir nofiksēts to, nu, es, piemēram, skatos uz saviem bērniem, un viņas pat nezina un neatcerās neko tādu notikumu, bet ja viņas zina un ir redzējušas to bildi, tad viņas zina, ka viņas točni tur ir bijušas un kaut kas tāds tur bijis, ja? Un mums jau arī to pašu gribas atcerēties un negribas pazaudēt. Un tā atmiņa, protams, ka ar laiku mums pievīd, ja? Un tāpēc mēs viņai nevaram uzticēties. Bildes mums ir jāsaglabā. Kas vēl man bija tad? Jā. Ir kāds jautājums, Vineta, varbūt tev ir kāds jautājums? Pastāst, lūdzu. Nu, man ir līdzīgi, kā dāmas jau te teica, ka man arī Google jau sāk lamāties, ka man pietrūks vietas. Un man ir vēl tāda problēma, ka man ir uz 3 datoriem, uz 2 ārējām atmiņām tās fotogrāfijas. Nu, būs ar ko strādāt. Nu, jā. Un saku, tie datori jau arī, viņi tur mums stāv kādu laiciņu. Un tad paiet 1 gads, paiet 2 gadi, un tā nemanot paiet 5 gadi. Vai izrādās, ka tas dators jau ir 10 gadus vecs, ja, un tad vienā brīdī uzčuš. Nu jā, un man bija tāda bēdīga pieredze, kad es saskāros ar situāciju, ka man SSD disks izgāja no ierindas. Nu, par laimi tur nebija fotogrāfijas, tur bija 10 000 darba failu, ja. Nu, bija bišķiņ izbīlis. Nu, kaut ko man izdevās atjaunot tur ar spečuku palīdzību, bet tad es ātri vien arī savu HDD disku saturu pārkopēju vēl darba datoros, bet nu, tagad viņās man tās kopijas varbūt tās ir pa 3, varbūt pa 4, varbūt 5, un es pati nezinu, jā, cik viņas kopijas. Nu jā, es arī nesen tieši nesen jau pirms kādu laiciņu kārtoju arhīvu, kurā bija nu, ļoti daudz kopiju, kur meitene kādreiz bija ļoti centusies visu tur kārtojusi, un tad, nu, tiešām, lai nepazaudētu to visu, tās kopijas bija, tas ir 10 uztaisītas malās, ja. Un tas viens, ka tas šausmīgi, nu, to visu apjomu ļoti, ļoti palielina, cik mums tas ir, ja. Un šitā jau tāpatās, ka nesaproti, nu, tu it kā tur kaut kur nezinu, kur ir, bet realitātē nē. Tāpēc mēs uztaisam vienu, kas ir mūsu galvenā bilžu mājvieta. Un uz to mēs arī kopējam. Nezinu, atsūta tev kāds failiem LV, aizies kaut kādu fotosesiju, ja, piemēram, kad, nu, fotogrāfs, piemēram, sūta bildes, viņš jau, tas nav tavā telefonā, tev viņus, nu, varbūt pat nevajag īpaši tur glabāt visu telefonā, tu oriģinālus saglabā tajā cietajā diskā. Un tad faktiski ir tā, ka, piemēram, nu, es nezinu, reizi gadā mēs uztaisam to otru, to drošo kopiju. Viņu jāatjauno ir. Nu, pieņemsim, es domāju, ka reizi gadā ir pilnīgi pietiekoši to visu atjaunot, lai mums atkal ir kārtība. Ja? Mums ir pamats, mums ir viena vieta zināma, kur ir oriģināla, mums ir otra vieta zināma, kur mums glabājas drošībai šo bilžu tā rezerves kopija. Nevis 5 vietās dažādās tur haotisks sakopēts, bet nu, tiešām ļoti skaidri mēs to visu zinām. Visās pārējās ierīcēs, visos vecajos datoros, visās atmiņas kartēs mēs to visu vienkārši tad dzēšam laukā. Un visos mākoņos to visu dzēšam laukā, atbrīvojot vietas. Un pēc tam, ja mēs gribam kādā no tiem mākoņiem, nu, tad mēs vienā konkrētā mākonī to visu smuki saliekam, lai tur jau ir kārtība. Ja? Nu, tā. Dace praktisks ieteikums. Man tagadiņās būtu no viena Gmaila, no tā diska jāizdzēš tās bildes, kur viņas labāk, kā viņas. Ja es viņas no turienes izdzēsīšu, viņas man telefonā paliks. No Gmail diska, tu domā no, es nezinu, no Google diska, jā. No Google fotos vai no Google diska? Jā, no Google foto. Nu, kāds tev telefons ir Androids kaut kāds? Jā. Tas ir kaut kāds pēdējā laika bildes. Es pat patiesībā nezinu. Es nekad neesmu spiedusi tur to dublēšanu. Es pat nesaprotu, kā viņas tur tādā Google diskā ir bijušas, bet tā kā man parāda to analīzi, tur izrādās ir ļoti daudz fotogrāfiju.
Nu, zin kā, tur ir jābūt, protams, pārliecībai, ka tās bildes ir arī tavā telefonā, jo ar to Google ir iespējams uztaisīt tā, ka atbrīvot vietu telefonā, un tad visas bildes no telefona aiziet uz to Google mākoni, un telefonā viņas vairs nav. Ja gadījumā tev ir uzlikta tāda opcija, ka viņas vairs nav telefonā, tad izdzēšot no Google tās bildēm, tu viņas izdzēsi. Bet tāpēc drošāk ir tā, ka es iesaku, ka mēs no visiem šiem mākoņiem, kuros ir viss tas bardaks, par kurām mēs baidamies, vai viņas ir vai viņas nav, mēs viņas visas tomēr saglabājam uz to cieto disku. Un pēc tam laižam duplikātu meklēšanas programmu, un tad atstājam tur pa vienai kopijai no tā visa. Ja, tā kā vienkārši dzēšot, tad ir jāpasēž un jāpašķiro, vai tiešām tās bildes tur ir gan telefonā, gan mākonī, tad viņas var dzēst. Bet tas, ko mēs citu arī darām, piemēram, pirmais solis šajā visā pirms tās kopēšanas, mēs pārskatām lielākos video, jo arī tikos ar klienti, ka patiesībā mums dažreiz gadās mēdz būt kaut kādi daži diezgan gigantiski video. Viņi var būt uz ekrāna ieraksti, viņi var būt kaut kādi citi, vai vienkārši tu tiešām filmē pusstundu kaut ko darbam vai kaut kam citam. Un tad beigās sanāk, ka var būt daži video, kas aizņem pat gigabaitu, un tas ir ļoti daudz. Un tad rezultātā, piemēram, ja mēs gribam visu to, gribam mēs to visu saglabāt uz to cieto disku, bet tiklīdz iekšā ir kaut kādi tie milzīgie video, tas viss ļoti paildzina to procesu. Jo 1 gigabaitīgs video kopēsies un lejupielādēsies daudz ilgāk nekā tur, 100 bildes, ja? Vai tiešām daudz ilgāk. Un tāpēc, piemēram, man tajā sistēmā šobrīd es esmu ielikusi arī šobrīd jau to, ka mēs vispirms pārskatām milzīgos video un izdzēšam liekos. Izdzēšam manuāli tikai pašus lielākos video no telefona, no mākoņa, 1, 2, 3. Un tad mums nav visi tie milzu faili, kas ļoti, ļoti ilgstoši un apgrūtina to procesu, ka mēs viņus nevajadzīgos vaļājam turp šurp, ja. Tā ir tāda niansīte, ja, kur jūs nekur citur neatradīsiet, un to es esmu sapratusi tikai praksē to visu reāli darot. Un vēl, piemēram, arī niansīte, kad mums ir pirms kopējam mēs no tā Google, kad ir jāiztīra Google tā mīskasta atkritne, ja. Jūs arī tādas nianses nekur citur nezināsiet, jo es to visu izdaru, es paskatos, forši, man vēl visa mīskaste vēl ir arī saglabājusies uz cieto disku, ja? Un tad es tev uzreiz varu pateikt, ka izdzēšam vispirms mīskasti, paskatāmies, bišķiņ lielos video, izdzēšam, lai tiešām tas nežļemājas ilgi. Un tad mēs kopējam to visu turien. Ja? Tā kā tā sistēma, ko es esmu ielikuši šeit projektā, fotokārtība, viņa ir patiešām unikāla, jo es esmu visu izmēģinājusi neskaitāmas reizes un sapratusi, ka tur vajag šito bišķiņu izdarīt, tur vajag šito bišķiņu izdarīt. Un katrs tādas mazas lietiņas tev parāda priekšā, un tu to visu var izdarīt. Tā kas par jaunu ziņu tulīt. Kā sauc duplikātu meklēšanas programmas? Tātad es pašā sākumā, kad es sāku, es ņēmu bezmaksas programmu Antitvin. Viņa ir ļoti, ļoti forša, man viņa patīk, jo, kā es izmēģināju ļoti daudz tās duplikātu programmas, ar viņām ķibele ir tāda, ka viņas it kā ir bez maksas, it kā ir pa maksu, un tad viņas lejupielādē, un tad izrādās, ka vai bezmaksas versijā var izdzēst 5 failus, vai viņš tur, piemēram, tikai atrod, bet neizdzēš, izdzēš ļoti maz. Tur visādas niansītes, kā lai tu tikai maksātu par tām programmām, 10, 20, 30 eiro, ja. Un tad tā Antitvin bija bezmaksas programma, kurā tiešām viņa arī smuki visu atrada. Viņā var iezīmēt konkrētas mapes, kurās tu gribi, lai bildes ir izdzēstas. Tev nav, jo, kā jau Asi prasīja, kurš ir oriģināls, kurš ir duplikāts. Neviens jau to nezina. Ja viņi ir pilnīgi vienādi, tad tur tā kā nav ne oriģināls, ne duplikāts, tie ir vienādi faili, ja? Bet tajās programmās tu vari norādīt, ka es gribu, lai duplikāti dzēšās no šitām mapēm, kas ir sakārtotajās viņas paliek, un nesakārtotajās mēs viņas izdzēsīsim. Un tu tajās visās programmās tā kā tu vari ieķeksēt, ka dzēsīsim no šitām laukā. Un viņš automātiski izdzēš tikai no tām mapītēm, no kurām tu gribi. Un tad atbildot uz otru programmu, ko mēs vēl lietosim, kas arī ir bezmaksas, ko es lietoju tagad pēdējo
gada laikā, man šķiet, kas, es vienkārši izmēģināju, jo viņi neatrod visu pilnīgi. Tur nebūs tā, ka jums ideāli visi dublikāti būs. Jo tās bildes mēdziņas, tur, es nezinu, tu, piemēram, nofočēji ar telefonu un paņēmi no WhatsApp it kā vienāds bildes, bet viņas nav identiskas dublikāts. Un tad tās programmas mēdz arī neatrast tos dublikātus. Tāpēc es meklēju vēl papildus programmu, un tā ir Duplicate Cleaner Free. Ir Duplicate Cleaners Pro, kas ir maksas programma, un ir arī free versija. Ja? Un, man ir abas divas, gan free, gan pro. Es saprotu, ko var izdarīt ar vienu, ko var izdarīt ar otru. Principā visu pamatu var izdarīt arī ar to bezmaksas programmu. Un, tur ir gana daudz to opciju, ko mēs varam izdarīt ar abām šīm. Vai vienu, vai ar abām. Tas īstenībā arī es iedošu instrukcijas, kā abās darboties. Un tad jūs, piemēram, varat izvēlēties, kas patīk labāk. Un ar to dublikātu meklēšanas programmu ir tā, ka mēs viņu darbināsim daudzas reizes. Tas nebūs tā, ka viens solis mēs tagad savācam, tad mēs to. Jo viens ir, mēs pārskatīsim, teiksim, tiešām tādus lielos vilcienos, varbūt, vai salīdzināsim divus datu nesējus vai kaut kā, bet dublikātus mēs meklēsim daudz, un arī pēc tam jūs varēsiet meklēt viņus. Piemēram, tu sāc kaut ko pēc tam skatīties, ieraugi, man šitajā mapītē ir kaut kāda dublikāta. Un tad mēs pasakam, pārbaud tagad šito un šito mapīti, piemēram, tikai, ja? Un, tur ir tādas daudz lietiņas, ka tu arī tā detalizētāk skatīsies, jau varbūt palaižot tos kritērijus bišķiņu vaļīgāk un tā. Bet, to visu es saku, es tās instrukcijas visas uzņemu, uztaisīšu tādu kopsavilkumu špikarīti, kad kuros gadījumos mēs ieslēdzam vienu podziņu, kuros gadījumos otru podziņu. Un tā mēs to visu, protams, ka tur ir jāpasēž bišķiņu, tad salikt tos visus ieskatījumus un pārskatīt, kurās mapītēs es gribu iedzēst, tas ir. Bet, mums pārsvarā ir darbs ar mapēm, nevis ar bildēm. Ja? Jo bilžu ir 100 tūkstoši, 50 tūkstoši, 100 tūkstoši, 150, 200 tūkstoši bilžu. Tas ir ļoti liels apjoms. Ja? Mapes parasti mēdz būt daži simti. Kā kuram? Citam ir 200 mapas, citam ir 500, citam varbūt arī 1000 mapas. Ja? Bet, teiksim, salīdzinoši pārskatīt piemēram 500 mapītēm, tikai mēs neskatāmies saturu viņām, bet mēs vienkārši paskatāmies, ka šī ir mape, pieņemsim, tā ir kārtota mape, nezinu, kaut kāda dzimšanas diena, un mēs viņu ievilksim konkrētajā gadā, ja? Tā kā, mapes mēs pārskatīsim. Tas ir daudz mazāks darba apjoms nekā pārskatīt visas bildes. Un tad uzreiz, neprasot uz jautājumu, ir otra programma, kas darīs tikpat lielus brīnumus kā dublikāta meklēšanas programma, jo pēc iepriekšējiem kursiem atsauksmes par dublikātu programmu bija vienkārši uz urā, ja visi tur 10 tūkstošus var izdzēt, ja, un atbrīvot vietu tajā visā. Pat neskaitot to, ka mēs tur kopējam no mākoņiem, ja, to visu, bet otra ir tā, kas darīs brīnumus sakārtot visu automātiski chronoloģiski, tātad pa mēnešiem vai pa gadiem. Tā programmiņa maksās $9, viņa saucās PhotoMove Pro, 2.0 laikam, vai kaut kas tāds, PhotoMove Pro. Un ar to programmu ir tā, ka mēs visām bildītēm, kuras ir pārkopētas kaut kādā bardakā, vienkārši, kur ir vienkārši šausmīgi daudz viskaut kas, kur mēs vienkārši neiesim tam visam cauri. Mēs tās visas bildes tad laižam caur to programmu. Uzlikt uzstādījumus ir, es nezinu, 2 minūtes, pieņemsim, ja, tas ir ātri. Un tad tā programma iet tām visām mapēm, kuras tu gribi tagad sašķirot pa tiem mēnešiem cauri. Un viņam meklē un pārskata, pieņemsim stundu, varbūt 2 stundas. Tu tajā laikā, nezinu, dzer tēju, dari savus darbus. Tu, tā kā velti, piemēram, nezinu, varbūt 5-10 minūtes, lai paskatītos manu instrukciju, tad tu velti 5 minūtes, lai saslēgtu pareizās pogas, un lai viņi darboties. Un daudzas lietas ir, ko mēs liksim panākti darboties. Ja? Tu saslēdz tās pareizās pogas, un es pasaku, šito jūs droši varat darīt vakarā. Un no rīta skatāmies, kas ir iznācis. Ja? Jo tas ilgs, tas darbiņš aizņem vairāk laika, bet jums jau fiziski tur nav jādara. Jums ir vienkārši jāgaida, jādara kaut kādas citas lietas tikmēr. Ja? Tā. Tas ir par tām programmām. Un pieņemsim pēc tam šis rezerves kopija, ja mēs taisam uz ārējo cieto disku, tur arī ir viena bezmaksas programma, kas man ļoti iepatikās. Ar to, ka var jau vienkārši copy-paste visu saturu pārkopēt.
Bet ļoti tāds, svarīgs šobrīd ir tāda lieta, kas saucās sinhronizācija. Ja nebiedē šis nosaukums, ja? Un, piemēram, tie, kas lieto iPhone un iCloud, tur ir ļoti laba sinhronizācija. Ja pietiek vietas, starp citu, jāsie, kā tu novēroji. Ja vietas nepietiek, tad viņš vairs nespēja sinhronizēt visu. Un tas nozīmē, ka visās vietās ir viens un tas pats. Ja tu vienā vietā izdzēsi, viņš otrā vietā izdzēš. Vienā vietā piekopē, viņš otrā vietā iekopē. Tas ir tāpēc, lai tev nebūtu tā, ka vienā tur ir tas, otrā tur ir kaut kas cits pavisam. Šobrīd tu telefonā uzņem 10 bildes, viņas tev aizdublējās uz Google mākoni, un tad tu telefonā labu gribot izdzēs 9 sliktās laukā, bet Google mākonī viņas paliek. Un tas nozīmē, ka sinhronizācijas nav. Tur ir smuks backups, kurš tavas bildes tur drošībā, viņas neizdēš. Tas arī, starp citu, ir baigā tāda neražiņa, kad tiešām var gadīties, ka tu kaut kura vienā vietā esi iztīrījusi visu smuki, un otrā vietā viņš nav iztīrījies. Un var gadīties, ka mēs piekopējam un neiztīrīju to klāt. Tā kā ar to vēl bišķiņa jāpadomā, pirms pavisam piekopēsim klāt, bet, ja piekopēs arī, nezinu, cik no kuram liela tā sāpe pēc tam, tā kā jūs to man sakat. Izklausās pēc tādas ģenerālās tīrīšanas un ģenerālās foto sakārtošanas. Bišķiņa. Bišķiņa ir. Bišķiņa ir. Bet skaties, pēc tam tu iegūsti. Šito mēs izdarām vienu reizīti. Jā. Mēs izdarām vienu reizīti, mums ir tas pamats, mums ir novēlies nenormāls smagums no tā pakauša. Visas, taču mēs zinām, ja, ka šitas darbiņš velkās līdzi jau gadiem. Ir tas smagums, vai tu ne? Es zinu, ka man kaut kādas bildes vēl ir tādos vecajos, varbūt digitāliem pirmajiem fotoaparātiem, tādas kartes, tādas likās iekšā, tā kā tādas atmiņu kartes, kur bildes bija. Es zinu, ka man ir tādās vēl, un kaut kur arī vēl kaut kādos nesējos, kur īstenībā pie datora vairs tā īsti neštekarējās klāt. Kādas tur ir opcijas? Es nezinu par to pirmo, ko tu teici, kas tas tāds īsti ir. Ja, Tādas skandiski, tādi plakani, tādi tā kā mikročipiņi likās iekšā, bet viņi nebija mikro, viņi tādi palieli. Ja. Kaut kādās Sony aparātos viņi gāja iekšā. Zini kā, ja ir kaut kas tik ļoti specifisks. Es zinu. Man arī tādi ir, un ir speciāli nopērkams Vai viņi tu pazudi? tāds pārveidotājs, kur tu to karti var ielikt iekšā, un tur vats un atpē. Tagad? Jā, ir. Vai nav? Jā. Jā, bet sakot, ir tāds pārveidotājs, kurā tu vari ielikt dažādas kartiņas iekšā, tās SD, lielākas, mazākas, un ir vats ar USB, un tu attiecīgi iesprād iekšā to pārveidotāju. Es pastīšos, kā viņš saucās. Iesprād ar USB iekšā datorā, un viss nosās. Man ir tādas. Es vēl aizvien lietoju reizēm tādu fotoaparātu ar tādu kartiņu. Jā, tieši tā. Un arī, piemēram, kompaktdiskiem, ja ir vecie kompaktdiski un mūsu jaunie datori viņus vairs nenolasa, tad priekš tā ir atsevišķi arī ar USB piespraužams disku lasītājiņš, kuru tu, tā kā atsevišķu tādu iekārtiņu piesprauda un nolasa to visu. Okay. Man tāds jautājums. Ja es neesmu vēl gatava, tā kā kārtot to, kas ir, jo man liekas, ka man ir tikai tādos ārējos diksos, bet lai kārtību ieviest, pieņemsim, man ir kaut kādas bildes telefonā, iCloudā pa kādiem gadiem, vismaz 8. Pieņemsim, sākt kārtot ar to, kas man ir operatīvi pieejams, operatīvi atmiņā, vai man nebūtu vieglāk sākt to kārtošanas sistēmu izveidot ar to, kas man ir tepatās tādā nesenākā un tāds apjaušamāks, nekā ķerties tur, kur man jādomā, kā pieslēgt, atslēgt. Jā, noteikti. Man īstenībā tieši tāda arī ir tā doma, kad mēs ņemsim sākumā to pašu primārāko, mēs ņemsim telefonu un mākoņus esošo. Ja? Un tas jau ir tas, kas mums šobrīd to sāpi rada, ja? Tieši šie esošajās ierīces, ar to mēs arī noteikti sākam. Un pamazītēm es arī rādīšu, kā mēs to no visiem pārējiem varam dabūt, jo tā, no mākoņiem ir atsevišķas, protams, programmas, no telefoniem arī kā no kura, jo
Nu, tu pasaki, paņem pārkopē bildes no telefona, jā. Nu, es viņus tur nekustinu. Bet Uh, tas nav tas, tik vienkārši īstenībā, ja? Nu, tā kā nē, tur ir uzreiz tāds. Tas jautājums, vai tu rādīji, ka tev ir smuki salikts pa laikiem, ko īstenībā tā digitālā ierīce, arī telefons vai kas, viņi arī liek to pēc laikiem tā kā salikt. Viņš tā kā es pieļauju domu, ka tad, ja tu automātiski pārcel kaut kādā ierīcē, tad viņš arī pēc tiem laikiem saliks. Es skatījos, tu esi salikusi arī savus mapītes pa nosaukumiem. Piemēram, ja tu grupē, kādi vēl ir varianti, kad es varu ne tikai, viens no variantiem, ka tas arhīvs veidojas, protams, pēc laika, bet man, piemēram, jāatcerās, es neatceros, kurā gadā mēs tur braucām ar laivām, ja mēs vairākas reizes braukuši, man liekas, ka tas bija pagājuši, kad izrādās, tas jau pirms 3 gadiem. Kā vēl var, lai tu pēc kaut kādiem atslēgas vārdiem var ātrāk, ja pēc notikumiem sameklētu? Ir kaut kādi vēl knifiņi? Nu, zini kā, tad jau ir tā, ka jautājums, vai tu gribi kaut ko uzlabot, tā tīri šķirstīt tās bildes, jo, es nezinu, piemēram, par laivošanu, pat kaut tādiem ģimenes tādiem pasākumiem, es pati nelietoju un nevienam arī nemācu un nemudinu veidot bildēm atslēgas vārdus īsti. Tāpēc, ka, tikai tāpēc, ka mums to bilžu ir nežēlīgi daudz, cik tad bildēm mēs realitātē, tie atslēgas vārdi ir diezgan tā kā, manuāls darbs. Un uzlikt atslēgas vārdus ir, manuprāt, ļoti ilgstoši. Priekš tā risinājums drīzāk ir mākoņi, kuri paši pieliek. Piemēram, ja tev ir svarīgi meklēt pēc kaut kādiem atslēgas vārdiem, piemēram, pēc upe, laiva, suns un šādas lietas, tad, teiksim, tavā cietajā diskā šobrīd es vēl, teiksim, es neteikšu, ka nav, bet es vēl nezinu kaut kādu tādu rīku, kas tavā cietajā diskā ievadot vārdu upe, ķipa kā mākslīgais intelekts atradīs, ja, vai laivu, ja. Gan jau, ka tāds būs, ja? Bet es labāk pagaidīšu, kad uzradīsies tāds rīks, nekā es manuāli visām 100 bildēm likšu atslēgas 100 tūkstotis bildēm atslēgas vārdus. Bet, piemēram, ja tu visas savas bildes izdomās, ka tu glabāsi arī mākonī kādā, tad tie mākoņi jau ir, viņos jau ir tas mākslīgais intelekts iekšā. Un tad ir opcija, kad piemēram, es iesaku īstenībā bildes glabāt tikai OneDrive vai Dropboxā, jo Google un iPhones, viņos nav tādas mapju sistēmas. Tur ir kaut kādi tā kā automātiski veidotas tādi notikumi, un viņi var tās bildes sakārtot šitā, sakārtot tā, tur visādi kaut kā, bet viņš nav tāda stabila sistēma. Tas, ko es rādīju, tās mapes, viņas ir tādas ļoti pamatīgas un kārtīgas, ja, kur tur nevar vienkārši samaisīties viss kaut kādā veidā. Ja. Google un iCloud to visu vienkārši tur tāds viens liels putras katls, viņām ir katrai bildei, teiksim, kaut kāda atzīme, un viņš var viņus sakārtot dažādos veidos. Ja. Bet ja mēs gribam to savu sistēmu, tad tas neder. Ja. Un tad mēs ņemam, piemēram, OneDrive, man ir mans mīļākais mākonis. Un OneDrive, es teikšu godīgi, tā meklēšana, pieņemsim, ievadot vārdu laiva, OneDrive ir bišķiņa sliktāka nekā, ja tu to darīsi Google. Google tas viss mākslīgais intelekts šajā momentā ir jau krietnu soli uz priekšu. Bet tas viss attīstās baigi strauji. Tāpēc es teiksim, baigi par to nesatraucos, jo es zinu, kaut kādā brīdī tas mākslīgais intelekts arvien vairāk un arvien vairāk mums palīdzēs, un tāpēc, es domāju, ka nevajag mums lieku manuālu darbu tur, kur to izdarīs. Jā, es vienkārši šobrīd manuāli dalu tās, kas man ir privāto dzīvi saistīti, visu foto, video un darba dzīvi. Ja tu to spēji pati sadalīt, tad protams, ka tas ir ok, jā. Man jau arī atsevišķi pēdējos gados vai nav, bet, piemēram, kad bija kaut kāds remontu mēs taisījām, ja, tad tu arī tur fotografē remontu gaidu, un, piemēram, tu spēji tās remontu bildes atdalīt atsevišķi. Es, piemēram, vēl kaut kādā veidā spēju atdalīt atsevišķi skolas bildes, jo es bērniem gribu uz skolas, tā kā tos skolas dzīvi atsevišķās fotogrāmatās taisīt. Tas viss ir tālāk, cik tev manuāli ir laiks vēlēšanās. To var darīt, var nedarīt. Respektīvi, tu skatās tādā pārskatāmā
termiņā kaut kādos 5 līdz, nezinu, varbūt 8 gados, tad viņu var arī vēl modificēt tā, lai būtu pavisam ērti. Jā, protams, jā. Nu, jo īpaši, piemēram, es nezinu, man ir bijuši tādi arhīvi, kur darba bildēm ir, piemēram, fotosesijas kaut kādas, ja? Un tad jau tās fotosesijas, tiešām ir tā kā ļoti skaidri nodalītas, ja? Un tu viņus smuki arī glabā atsevišķi. Ir man bijuši arhīvi, ka tu tiešām ļoti, ļoti forši var atdalīt tās darba bildes no tā. Bet, pieņemsim, ja es ar savu telefonu vienā momentā nofotografēju savu bērnu, otrā momentā nofotografēju kaut kādu cieto disku, ja, tad tas ir tāds manuālāks darbiņš, ja. Tā. Paldies. Jā. Ja vēl kāds jautājums jūs man domājat un uzdodat, bet par pašu projektu es vēl ātri, pastāstīšu, kā mēs tad realitātē, tā tehniski darbojamies, ja. Tātad šobrīd man nav gatavs visas kursus no A līdz Z, viņš man ir gatavs manā galvā, ja? Un visu pārējo es rakstu, lieku pamazām, es ļoti, ļoti rediģēju, lai jums ir vienkārši maksimāli īsi, kodolīgi, bet neko neizlaižot, ja? Un plus vēl tas izvilkums, tie špikerīši, viss, lai jums ir, vienkārši, tā, kad visus paplātītas zelta ir iedots, ja? Kad tiešām ietaupot, es zinu, kad jums nav laika, tāpēc es ļoti, ļoti pacenšos, lai tas laiks būtu pēc iespējas mazāk jātērē. Ja? Un tātad ir mācību platforma, kurā ir visi video, daudzi mazi video. Kā izdarīt to, kā izdarīt šito. Un tev pat varbūt visus nevajadzēs. Tu skatīsies, teiksim, es nezinu, par iCloud, tu nelieto iCloud, tu to video pat neskatīsies, loģiski, ja? Tā kā, mēs ņemam attiecīgi tos, kas mums ir aktuāli, kas nav aktuāli, laižam garām. Un visi tie video būs jums gan lejupielādējumi, gan arī tie darba failiņi arī būs saglabājumi, izdrukājumi. Un otrs mums ir Telegram čats. Un tas Telegrams, viņš nav tā kā čats, tā kā grupa vairāk, ja? Ar kādu domu viņš ir, kad, ja mēs darbojamies kopā, mums ir šobrīd mērķis. un tas mērķis ir šajā brīdī par līdz 2 mēnešiem ieviest to smuko sistēmu, kurā ir visas mūsu bildes. Varbūt, ka kādam sanāks ātrāk, jo es tos materiālus likšu un visu mēs to darīsim. Cik kurš kādā tempā var izdarīt, tā kā varbūt būs arī ātrāk nekā 2 mēneši, ja? Bet idejas, ka mēs to visu savācam. Un čats ir priekš tā, kad es tur rakstu, piemēram, nezinu, es ieliku materiālu par to un to, piemēram, šobrīd mēs ķeramies visi klāt, nezinu, savākt bildes, vai šobrīd kopējam bildes no telefoniem, vai šobrīd mēs dzēšam lielos video. Ir kaut kāds viens mazs uzdevums, kuru es saku, mēs vispirms, piemēram, izdaram to, ja? Piemēram, izdzēsīsim lielos video. Un es iedodu uzreiz tajā mācību platformā instrukciju, Telegramā jums paziņoju, ka tā instrukcija ir gatava, ka mums ir, pieņemsim tur, es nezinu, 3 dienas laika, 4 dienas laika, nedēļu laika, kad mēs to cenšamies pieķerties kaut kādā brīdī, es saprotu, ka jums nevienam nav laiks no rīta līdz vakaram to darīt. Kaut kādā laika nogrieznī mums ir bišķiņ jāatrod tomēr tas laiks, ja? Vidēji plānojas 2-3 stundas nedēļā, ka mums vajadzētu atrast. Un tad tajā laika nogrieznī mēs izdarām to darbiņu, un jūs man tajā telegramā, nezinu, rakstiet, ir izdarīts, sanāca, nesanāca, kur ir problēma, kāds ir jautājums. Un tā kā tur mēs komunicējam par reālo situāciju, ja? Jo es turu roku uz pulsa, es nebliezīšu baigi ātri uz priekšu ar nākamajiem uzdevumiem, kamēr es redzu, ka, teiksim, visi, nezinu, viens ir izdarījis un 10 nav izdarījuši, ja? Es jums katram atgādinu, ka tas ir jāizdara. Es zinu, ka tev pašai to vajag, es zinu, ka grūti saņemties, bet es tā kā pabikstu kādam uzzvanu, kādam uzrakstu ziņu. Tā, es turu rokas pulsu un atgādinu. Tā kā tas Telegrama grupa ir, lai mēs esam tā kā sazobītē un lai mēs izdarbojamies, ja? Un tad mēs par šiem 2, plus mīnus 2 mēnešiem to izdaram. Un nākošais mērķis ir pēc tam novembrī, ja tu gribēsi, ja tev tas sev ir aktuāli, tad mēs tajā visā bardakā es parādīšu, kā mēs tā kā atlasīsim tās pērles, baibas redzu tulītās, atlasīsim tās pērles, lai uz Ziemassvētkiem jau dabūtu gatavu kaut ko ļoti smuku. Tāds ir galvenais mērķis, jo es arī beidzot gribu bērniem fotogrāfijas,
Un es papildus tam visam testēšu vēl visādas sistēmas, kurās ir ērtāk, kurās ir labāk, kurās ir foršāk, kā to visu viņās izdarīt, lai mums ir reāli čeki, beidzot rezultāts, jo, skaties, bērniem pienāk tie 18 gadi, un tu attopies, ka joprojām nekā nav, es to dzirdu regulāri. Vai viņi stāsti? Jā, es gribēju zināt, cik bieži tu teiksi, tagad daram to. Tas būs apmēram reizi nedēļā vai 2 reizes dienā, teiks tā. Tagad. Nē, kā es esmu pārāk slinka, lai es jūs 2 reizes dienā traucētu. Atkarībā no tā, kāds ir darbiņš. Jo, nu, teiksim, es varu pateikt, piemēram, lai pieprasītu no Google bildes, mums vajag 3 minūtes. Ja? Un tā kā tu atradīsi tā 3 minūtes, es pateikšu, ka tam vajag ļoti maz laiciņa, un tu atradīsi 3 minūtes, un es tam nedošu nedēļu laiku. Bet piemēram, dublikātu dzēšanai varbūt mums vajadzēs nedēļu. Ja? Nu, tā kā kaut kādam citam darbiņam arī varbūt nedēļu. Nu, tā, plus mīnus, mēs skatīsimies, kā jums iet. Tā kā, nevar būt laikam tā, ka pilnīgi katram, teiksim, 9 cilvēki izpilda un 1 neizpilda, un tad mēs, protams, ka mēs iesim uz priekšu, un tad jūs tur tā kā tiksiet līdzi, ja? Bet, globāli tas būs atkarīgs no tā, ko mēs darām tajā brīdī, cik ilgi es jūs traucēšu. Bet jūs varat to darbiņu darīt, jebkurā savā ērtā brīdī, jo šitādi zūmiņi mums ir paredzēti reizi 2 nedēļās. Un es viņos nestāstu lekciju, kā kaut ko vajag izdarīt, bet tiešām mēs sazinamies vairāk par to, kas ir sanācis, kas nav sanācis, kur ir kāda neskaidrība. Un tad es varu parādīt tajā mirklī, ka mēs tur varbūt spiežam to un to, bet viņš vairāk tāds tiešām arī tāds saķerē, ja. Un plus vēl ir tā, ka kāds varbūt redzēja, ja es plānoju arī klātienes grupu, un sākumā man bija doma, ka mēs, tie, kas ir klātienē, viņi dabū visus šos pašus materiālus, bet mēs reāli visu darbiņu daram klātienē, bet beigās man šobrīd sanāk tā, ka mēs tomēr visu, ko var izdarīt, izdarīsim attēlināti, un klātiene ir... Tiem, kas piesakās 4 klātienes tikšanās, viņas nebūs katru nedēļu, bet, teiksim, ik pārnedēļu. Mēs skatīsimies arī atkarībā no tā darba. Ja ir kaut kas sarežģītāks, mēs uz to tiekamies un to visu izdaram, ja? Un visi pārējie, kas nav klātienē, bet, piemēram, ja tu redzi, ka tu kaut kādu vienu konkrētu darbu tomēr nevari tikt galā, man tā muša tik forši lido apkārt. Ja? Bet, ja ar kaut kādu darbu ir aizķere kaut kāda, ka, nesanāk, ja? Tad viens variants, ka, ja tu tiec, tu brauc uz klātienes nodarbību, otrs variants, ka mēs ņemam individuālo tā kā individuālo konsultāciju, mēs viņu varam, ja tu tiec, tu vari braukt pie manis uz Aizkraukli, es varu aizbraukt uz Ogri, es varu aizbraukt uz Rīgu, mēs varam attālināt Zoomā satikties, WhatsApp video zvanā. Ar iepriekšējo grupu arī bija tā, ka, piemēram, es tagad ķeros pie tā darba, man ir šausmīgi bail, ja? Un tad viņi man paņem WhatsApp video zvanu un rāda, vai es tagad spiedīšu šito pogu. Es saku, jā, tu spiedīši šito pogu, ja? Un šāda veida konsultācija arī mums iespējama ir dažādos veidos, jo es tiešām gribu, lai tev sanāk līdz galam to visu izdarīt. Tāpēc es gan skubinu, gan atgādinu, gan atbalstu, gan paturu rociņu. Gan sapņos rādies. Gan sapņos tev vai viņi rādīšos un vēl kādam cerams. Man ir ģeniāla ideja. Es izdomāju risinājumu, kamēr klausījos. Man pat 2 risinājumi, bet man viens ģeniālāks ir. Es vienkārši iegādāšos šo meistarklasi un teikšu savam dēlam, ka viņam ir šitais viss jādara. Tomēr tur vecai tantei vairs mācīties, lai viņš mācās un dara visu no sākta gala pareizi, un man visu sakārto. Es vēl domāju pa vīru. Pa vīru es nezinu, neesmu pārliecināta, ka viņš avantūrai piekritīs, bet dēlam jau vairs nav par sprukt. Tā kā tev visticamāk būs. Es jau nenokontrolēšu, kurš tur reāli sēž pie pogām, ja? Un pēc tam viņš būs spečuks, un tad viņš visiem pārējiem varēs vēl to darīt, ja? Un dēlam darbs garantēts. Jā, super, visi man palika vieglāk. Paldies! Jā. Būs tev jaunākais dalībnieks, 14 gadi viņam. Jā, man arī bija doma savējo 14-gadīgo meitu jau drīzumā apmācīt uz šito visu. Jā. Tā kā, kas vēl? Es saku par to attālināti,
čats, ja nepieciešams klātiene vai konsultācija. Konsultācija individuālā ir 20 eiro stundā. Nu, mēs varam kaut kādos visādos veidos skatīties, kā jums tur darās. Un saku, ja pēkšņi gribās pievienoties klātienes nodarbībai, tad darīt kaut kādu starpību, vienkārši piesadzot klāt, droši vien, ka droši varēs pievienoties. Nu, tas ir no organizatoriskajām lietām. Ir vēl kādi jautājumi? Kā mums tur ir? Man ir tikai vienkārši milzīgs paldies tev, ka tu rādies sapņos, ka tu stāsti par to, ka tu atgādini to, ka tu māci to. Piedod mums visiem muļķiem, ka mēs tik ilgi gaidam un nedaram. Tiešām sirsnīgs tev paldies par tavu darbu, ko tu jau esi izdarījusi. Un, jā, tiešām. Paldies tev. Es ceru, ka skolā šito bērniem māca, ne? Nu, es saviem bērniem mācu. Man meita uzreiz izdzēš visas sliktās bildes, ja? Malacīts. Viņi tikko arī uztaisa man smukus, ko viņi tur nosauca, ārpēc pat neatceros. Ķipa ar domu, ka outfitā foto kaut kāds tur modernais jaunais vārds. Atnāk māsa, uztaisa 20 bildes. Un šī saka, nu labi, es iezīmēju sirsniņu 1, 2, 3, šitām 3 bildēm pārējās uzreiz momentā izdzēšu. Tots malacis. Nu, tā kā to mums vajag dresēt tos savus jauniešus, ka viņi vienkārši tam izkastas redzēšu ārā. Un starp citu, to mēs arī paši daram, ja? Lai nebūtu jācīnās ar tām miljonus vienādajām līdzīgajām kopijām. Mēs piedodam sev šobrīd visu, kas ir iepriekš safočēts, un necenšamies to visu perfekti sakārtot. Lūdzu, ja? Necenšamies, mēs neskatīsimies bildes, tas baigi grūtais uzdevums neskatīties bildes, bet tas būs baigi svarīgi, ka mēs bildes baigi neskatāmies. Ja? Jo tad jums tas ievāksies daudz ilgāk, un tad lūdzu man nevainojiet. Tāpēc to mēs nedarīsim, bet tas ir svarīgi, ka tajā brīdī, ka mēs tagad no šīs dienas uz priekšu to darbojamies, mēs netaisam vienkārši uz priekšu to bardaku vairs tādu. Nu tā. Tā kā es esmu patērējis stundu laiku, droši uzdodiet jautājumus, kādas vēl neskaidrības, kas vēl ir. Tīri tehniski, kā var kursam pieteikties? Tīri tehniski ir manā mājaslapā daceskirmante.com ir opcija pieteikties. Var palūkt, ka tu e-pastā vienkārši nosūti uzreiz, linku, kur var pieteikties. Zini kā, es šitam visam uztaisīšu smuku tagad to ierakstu, jo tie, kas skatās klātienē, protams, ka var arī uzlikt reiz 2 pātrinājumu, ja spēj mani tik ātri klausīties. Un to visu noklausīties, jā, un tad galā, protams, var pievienoties šobrīd projektam, arī, ja ir, nezinu, nedēļa pagājusi, 2 nedēļas, varbūt pat mēnesis, jā. Līdz kuram laikam ir tas līdz kaut kāds termiņš, kurš ir beidzamais, ka būtu jāpiesakās? Nu, zini kā, ja gribās ar visiem kopā darīt, tad jo ātrāk, jo labāk. Ja? Nu, teiksim, respektīvi līdz pirmdienai derēs. Nu, septembrī, jā. Jo, sākumā jau tie darbiņi ir vēl tādi bišķi iesildošie, ja? Nu, izdzēst lielākos video telefonā, ja? Nu, ja tu pievienosies pēc nedēļas, tu jau to vari, kā arī izdarīt, sasteigt to visu un pievienoties, ja? Jo citu kursu šobrīd es neplānoju. Viņš varbūt kaut kad būs arī bišķi vēlāk, ja, ar šiem visiem atbalstošajiem zūmiem, bet tas būs kaut kad vēlāk. Varbūt arī nebūs, es nesolu nevienam. Ja? Jo man katru reizi, lai es saņemtos, ir diezgan liela tā saņemšanās vispār šo visu noorganizēt. Un jūs kūtros savākt kopā, ka visiem vajag, bet tā kā vēl pišķiņ gribas atlikt. Tā kā neatliekam vairāk, neatliekam. Un tiem kursa materiāliem, cik ilgi ir pieeja? Viņiem šobrīd ir uzlikts pusgads piekļuve. Ja, bet viņi visi ir lejupielādējami. Faktiski visus video var saglabāt pie sevis. Un visus kaut kādus instrukcijas, pieņemsim, kur man te palika, es gribēju parādīt. Kur ir? Teiksim, ir darba lapiņa, ja? Kur glabājas bildes. Mēs uztaisam kaut kādu šo te darbu. Es sagatavošu tādas daudzās vietās, piemēram, tu nezini, cik tur kas, kurā datumā, kāds ir skaits, kāds ir lielums, mēs to visu ček pierakstīsim. To tu vari... Respektīvi, augstākā izglītība nav vajadzīga tur.
Nu, nē, nemaz. Man bija atsauksme, ka cilvēki, kas tiešām ar datoru ir ļoti, ļoti uz jūsu, visu ir sapratuši. Super, Visu sapratuši. ideāli. Tas instrukcijas ir ļoti skaidrs, un tas es kādreiz pirmajā kursā es tur rakstīju gari un plaši un skaidroju to visu tekstā. Man bija 100 lapušu grāmata, ja, vairāk jums nebūs 100 lapušu grāmata, būs tikai tā kā pats kodolīgākais un ar daudziem čeku, kur tu vari atzīmēt, yes, izdarīts, yes, izdarīts, yes, izdarīts. Nu tā, lai pēc iespējas būtu patīkamāk un vieglāk šajā visā darboties. Respektīvi, ja es saprotu, kas ir tas ideālais rezultāts, ar ko es iziešu pēc 2 mēnešiem, ko tu man vari apsolīt? To, ka tas viss būs kopā, to, ka mēs atbrīvosim mākoņus un telefonu, es ceru, ja? To, ka, nezinu, duplikātu vairāk nebūs. Ja tu dari, ja tu nedari, tad tu nevari apsolīt. Bet, ja man nav duplikātu, man nav duplikātu, bet jā. Ja es kārtoju tīti, man tā kā ir kārtība. Ir viena vieta, kur viss atrodas. Jā. Un otrs ir tas, ka ja tu tomēr izdomā, ka tev gribās to cieto disku, kurš ir pieejams savam telefonam, ja, tad... Jā, es gribēju prasīt, kāds tas ir. Tad. Jā, tad man ir materiāls, kā izvēlēties ārējo cieto disku, un tur ir tagad divas versijas, ir HDD diski un SSD diski, ja. HDD viņos griežas tas disks iekšā, ja, un viņus nevar taisno pie telefona pieslēgt, viņus var pie datora pieslēgt. Bet tie SSD ir mikroshēmas, viņi ir mazāki, ātrāki, un daļu no viņiem var pieslēgt pie telefona. Ja gribās šādu variantu, tad mēs ņemam mazāku, ātrāku, dārgāku, un viņu var pieslēgt arī pie telefona. Gan pie telefona, gan pie... Gan pie telefona, gan pie datora. Jā. Un tad tev tās bildes ir, es saku, tur, ja tev kaut ko tādu ļoti specifisku gribi sameklēt, atrast kaut kādu, kāpēc mēs fočējam foršie tie emocionālie mirkļi, ja? Un gribās tās emocijas kādreiz atrast, un tad tu aizēji, piemēram, šobrīd, kā ir, viņš tev tur 5. datorā, kurš nav slēgts gadiem iekšā, tu viņu never vaļā, ja? Tā tev tas viens, tas esošais disks ir tāds darba, tāds, ko tu zini, ka tas ir mans mīļais disks. Un tu viņā aizēji, tu atrodi to konkrēto, emociju, to notikumu un baudi momentā. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti liela vērtība tam visam. Noteikti. Un rezultātā, ja jūs paliec ar manīm tā kā ilgāk, jo šajā projektā nav iekļauts to, ka mēs vēl taisam fotogrāmatas un tā. Tas ir tāds, tā kā pēc šī ir vienkopus savākts, izdzēsti duplikāti, uztaisīts viss pa chronoloģisku mēnešiem. Ja tev ir opcija un vēlēšanās laiks, tu tur vari arī taisīt pa tiem notikumiem. Iespējams, ka pirms 10 gadiem tie notikumi jau ir, viņi vienkārši būs pa gadiem iesalikt. Un plus ir uztaisīt rezerves kopiju. Un tagad tie ir tādi lielie bloki, ko mēs izdarām šajā projektā. Ja gribās tālāk, tad mēs lasām no tā visa jau, jo savādāk nevar atlasīt bildes. Nevar. Ja gribās, piemēram, man tagad saka bērnam uz 18 gadiem beidzot, jo vienam ir pirms 3 gadiem, vai līdz 3 taisīts, otram vairs nav nekām, vai vienam bērnam ir uztaisīts līdz 10 gadiem, otram tūlīt jau 18 un vispār nav bilžu. Bet tajā, kamēr mums tās bildes ir visos tajos malu malās, nav jau iespējams uztaisīt. Un tad tev ir tas materiāls, no kura tu savāc, un tu vari uztaisīt beidzot. Jā. Es ceru, ka mēs visas Ziemassvētkos mēs priecāsimies, kad rādīsim kādu, kurai grāmata vai kurai fotospēle. Es domāju, kā pieprasījumi mainās, kad pirms kādiem gadiem 5 laikam man nāca vairāk cilvēku, es domāju, es nepazinu tevi tajā brīdī, prasīja, ka vienmēr ir tādas kastes ar fotogrāfijām, ka tajā laikā printē ļoti daudz, bet nelika albumos, bet vienkārši tās čupiņas sakrājās, un tev ir tāda atvilkne milzīga, šausmīgi daudz fotogrāfijām izdrukātām, bet nesašķirotām, nav parakstiņu palikt. Un tagad jau tik tālu ir, ka mums jau digitālas bildēm ir liela šuflāde ar nesakārtotām bildēm, ka tieši tas pats kā mainās.
Bet, zini, kā es skaists. arī esmu dzirdējis par tiem albumiem, ja, ka īstenībā tie, kas ļoti daudz drukājuši ir bildes, ka tas ir šausmīgs apjoms, kurš arī aizņem, izrādās beigās ļoti, ļoti daudz vietas. Ja. Un ja vēl tās bildes ir atsevišķi drukātas, tad viņas vēl ir kaut kādā bardakā, varbūt, ka nav sašķirots tas albums. Pārsvarā. Jā, viņu ir tā kā tas ir izdrukātās bildes, viņas jau ir tāds pats liels, bardaks varētu būt, ja. Un tāpēc es esmu vairāk par to, ka mēs taisīsim grāmatas, jo grāmatā var vienā lapā tomēr ielikt, es nezinu, daudz tās bildes, viņas var būt krietni mazākas nekā tas 10x15, un tu vienā lapā ieliec daudz vairāk tas emocijas, ja, nekā mēs pēc tam izdrukāsim. Un tas uzreiz ir tā kā tev ietaupa to vietu. Un otra vēl lieta, kas man ļoti patīk, ko es pat lietoju, ir digitālais fotorāms. Arī man šobrīd viņš vairs nav, bet mēs kaut kādus vairākus gadus, 5, man liekas, ka lietojām. Tas bija vienkārši fantastiski, ja, ka tās bildes no telefona pat taisno varēja aizsūtīt ar Wi-Fi uz to digitālo rāmi. Viņš mums stāv virtuvē pie sienas un bērni tur katru dienu. Guda vārds, katru dienu viņi pie tā rāmja tur stāvēja, un tam rāmim ir touchscreens, ja? Un es pa telefonu nofočēju jaunu bildi, es aizsūtu to digitālo rāmīti, tur ir gan bildes, gan video, un ir bērni pie viņa nonstopā kavējās, ir vīrs, ir es pati, ja? Tas arī, starp citu, ir forša lieta, jo es plānoju, ka es vēl šobrīd izpētīšu, kas pa jaunu ir tirgu, un arī ieteikšu noteikti kādu to digitālo fotorāmi, kuru varētu iegādāties. Un dabūt uz turienu tās bildes, tas ir vēl next level, tas ir superīgi, ja? Jo tad tev vienkārši vienā vietā, tev visu laiku rādās tās atmiņas, tas arī ir beigalmēs, ja? Un vēl ir fotospēle, ja, ko es pati taisu, ko es arī jums varēšu uztaisīt, ja gribēsies šādā veidā, ja, kastītē šādas bildes. Forši noformēts individuāli katram savs, ja? Tas ir arī, ja ļoti, ļoti kaut ko glaunu gribas vai kādā dāvanā, kādam uzdāvināt. Tas vēl ir, un tad mums uz Ziemassvētkiem, protams, ka jātaisa fotokalendāri. Es fotokalendārus taisu jau, nezinu, kopš vecākā meita, 50, 13, 14 gadi jau sanāk, ja, un tas arī. Tas viss ir tā kā gada beigās, mēs to visu baudīsim. Vai ne? Brīnišķīgi. Kurš par, ka mēs beidzot to izdarām? Tā kā ķeramies klāt. Ja kāds vēl šaubās, droši man rakstiet personīgi, zvaniet, man telefons visur, kur ir. Un pa visiem jautājumiem vēl uzdodiet. Es tiešām, vienkārši, jūs šādat, kā es gribu atbalstīt, ja? Un tā mums viss sanāks. Tā, folderu daudzumu meklētājs uz datoru neatrod, kas man asi prasīja, duplicate cleaner. Tā, duplicate folderu. Asi, ko tu gribēji jautāt ar folderu nosaukumu meklētāju? Tas bija pie tā jautājuma par to, vai bildes vajag pārsaukt nosaukumā, lai, piemēram, vieglāk būtu atrast laiva. Bet, ja, piemēram, foldera nosauc, piemēram, laivu brauciens vai Windows meklētājs atrod to laivu braucienu folderi. Jā. Gan Windows, teiksim, ja folderim jau ir īstais nosaukums, viņu atrod gan Windows, gan arī, piemēram, OneDrive mākonis. Mēs tieši tikko arī klientei sakārtojām, nodublējām OneDrive'ā, un pēc tā folderu vecos kārtotās sistēmas viņš atrod uzreiz. Jā, un kādus iesaka likt failu nosaukums. Ja runa ir par failu tieši par konkrētām bildēm, es personīgi vispār neaizraujos pārsaukt bildes. Ir programmas, kas to izdara, protams, automātiski manuāli, un es tā kā klientu arhīvos esmu redzējis ļoti daudz, kad ir pārsaukts pats faila nosaukums, bet baigi bieži tur ir tā, ka tur ir ieklīst ne tas notikums, kurš reāli attiecās uz to nosaukumu, un tad tur beigās ir tāds bardaks.
Bet tā kā pa failu nosaukumiem, ja tiešām domā failus, nevis mapes, tad vislabāk un ideālāk ir, kā Androids taisa, ka tur ir gads, mēnesis, datums, stunda, diena, minūte. Tīri man personīgi patīk šis nosaukums visvairāk. Bet, protams, ka ir variants arī ar programmiņām uztaisīt, kad ir tas folderīšu kaut kāds nosaukums. Bet es pati, saku, es ar to īpaši neizraujos. Mapju nosaukumos arī priekšā ir gads, pēc tam ir mēnesis, pēc tam var būt datums, varbūt nebūt datums, varbūt notikums, varbūt nebūt. Bet gads un mēnesis ir priekšā, un tad viss automātiski sastājas pēc kārtas. Tā. Vēl kāds jautājums, tad jūs man droši vēl uzdodat. Bet, ja nē, tad mēs tiekamies, gaidiet no manas jaunas instrukcijas. Es vēl to visu darīšu, un tad, realitātē, kas mums šodien ir ceturtdiena, droši vien, ka nākošu nedēļu, vai varbūt uz sestdienu kaut kādu mazu darbiņu jau sāksim darīt. Es jau uztaisīšu, jau pats pirmais, kad mēs uztaisam sarakstiņu, piemēram, viņš jau ir iekšā platformā, kurā vietā vispār no kurienes gribas savākt tās bildes, ja? Izdrukāsiet to visu un sarakstīsiet, kurā vietā tās bildes ir, no kurienes mēs viņus vāksim. Un pēc tam, pēc tam vēlāk mēs viņus kopēsim, tad jūs tur ček, no turienes ir izdarīts, ček, no turienes ir izdarīts, kurā datumiņā, kas ir pārkopēts, lai pēc tam ir droši, ka tu zini, ka no šitā zilā fleša tu visu vari dzēst laukā. Tā. Un tad tālāk ir, piemēram, instrukcija arī, kā tu izdzēst tos. Nākošais būs, kā mēs izdzēsīsim lielos video. Tas arī vēl tā kā sākumā telefons, dators, mākoņi, un pēc tam mēs tikai sāksim reāli kopēt. Tā. Labi. Ja ir kāds jautājums, tad dodiet ziņu man vēl privāti. Kas vēl nav pieteicies uz kursu, tad varat gan man privāti, gan aizpildīt formiņu daciskirmanta.com mājaslapā ir pieteikums. Sākam darboties. Jā, es ceru, ka es nevienu nenobiedēju. Baibiņu, ja? Tas dēlam jau darba dabūju. Labi, atpakaļ pie ģimenēm, ja? Paldies! Čau! Paldies, tā!